Labdien, cienījamie skatītāji! Šoreiz sākšu ar tādu brīdinošu informāciju. Līvānu novada dome ir saņēmusi informāciju, ka pie iedzīvotājiem dzīvokļos ierodas viltus sociālie darbinieki, kas izjautā par ienākumu līmeni, par politiskajiem uzskatiem, par izglītības līmeni, par to, vai pilsonis vai nepilsonis un vai dzīvo viens pats savā dzīves vietā. Un tātad šie cilvēki uzdodas par sociālajiem darbiniekiem, tāpēc mēs jūs brīdinām, ka esiet piesardzīgi, jo Līvānu novada dome nav devusi pilnvarojumu sociālajiem darbiniekiem veikt šādas aptaujas un ierasties, un jūs arī varat pārbaudīt un pārliecināties par personas identitāti, lūdzot viņai to apliecināt. Tātad neatveriet durvis un neesiet lētticīgi, neusticieties šādiem te cilvēkiem, kas var būt arī krāpnieki. Bet vairāk par to, kas ir šajā nedēļā sagaidāms Līvānu novadā, tad lasītāju klubiņš aicina uz tikšanos šo trešdienu Līvānu novada centrālajā bibliotēkā. Un šīs nedēļas tēma ir latviešu valoda, nopietni un pa jokam. Un par latviešu valodas pratību ikdienā, plašsaziņas līdzekļos un dažādās dzīves situācijās savā pieredzē un vērojumos dalīsies latviešu valodas un literatūras speciāliste Maija Skudre. Tā ka laipni aicināti 22. februārī 16. Līvānu bibliotēkā. Savukārt tiem cilvēkiem, kas ir atbildīgi par objektu ugunsdrošību, ir iespēja šajā nedēļā iziet kursus ugunsdrošībā un aizsardzībā 160 stundu apjomā, un to sākums ir 23. februārī 10. Dzelzceļa ielā 19. Savukārt tiem, kas ir lielie grāmatu draugi un lasītāji, un ir sevišķi jaunākai paaudzei, kurai varbūt saistoši liekas e-grāmatu izmantošana un jaunākās literatūras lasīšana datorā, bet šajā nedēļā Līvānu centrālā biblioteka piedāvā apmācību šādas elektroniskās datu bāzes lietošanā. Tas notiek projekta elektroniskas publikācijas Latvijas bibliotēkām ietveros, un kursi ir domāti, lai iepazīstinātu lasītājus ar pieeju šādai te elektronisko grāmatu vietnei, kas piedāvā populāru pieaugušo un arī jauniešu literatūru. Un šādi kursi notiks 23. februārī 13. Līvānu centrālajā bibliotēkā. Savukārt lauksaimniekiem ir citas problēmas, viņiem ir jādomā par savu biznesa attīstību, un šajā nedēļā kursi arī, jeb seminārs lauksaimniekiem notiks Sutru kultūras namā. Un tā tēma ir mūsdienīgs lopbarības piedāvājums bioloģiskajā un konvencionālajā lopkopībā. Tātad interesējieties lūdzu par dalību. Programma ir pieejama Līvānu mājaslapā, to var apskatīt tuvāk. Vēl nedēļas nogalē notiek arī tenisa turnīrs kvartālā, kā parasti. Tātad šo piekdienu 24. februārī 18:30. Savukārt Novusa turnīrs sestdien, kas ir jau 25. februāris, un tā sākums 9:00. Sestdien vēl arī mūsu Līvānos šeit priecēs deju kolektīvi, tātad būs lielais sadancis, un šoreiz vidējās paudzes kolektīvi no Rīgas, Skrīveriem, Lielvārdas, Preļiem, Allažiem, Ropažiem, kā arī vietējie kolektīvi no Līvāniem, Rožupes un Jersikas. Tātad aicinām sestdien uz kultūras centru. Vēl sestdien notiks arī novada futbola čempionāts, un tā sākums 25. februārī 10:00 Līvānu pirmās vidusskolas sporta zālē. Tātad tas ir telpu futbols. Vēl informēju, ka nākamā pirmdien, tas ir jau 27. februāris, būs iespēja jauniešiem piedalīties Novusa čempionātā, ko rīko jaunatnes iniciatīvu centrs kvartāls, un tā sākums būs nākamā pirmdien 15:30. Vēl tikai atgādināšu noslēgumā, ka turpinās iedzīvotāju aptauja par to, ko jūs vēlties redzēt Daugavas un Dubnas pussalā Līvānos, kādai tai vajadzētu būt. Dalieties lūdzu ar savām labajām idejām. Aptaujas anketas ir pieejamas gan Līvānu novada vēstis jaunākajā numurā, gan arī Līvānu mājaslapā un sociālo tīklu profilos. Tā kā esiet atsaucīgi, aptauja turpināsies līdz 10. martam. Lai jums jauka šī nedēļa un uz tikšanos!